Ar pirmajām meistarklasēm otrdien sākas starptautiskais eksperimentālā teātra festivāls Homo Alibi. Kā ierasts ik pēc 2 gadiem, Latvijas Jaunā teātra institūts ved uz Rīgu izrāžu izlasi, kas reprezentē pasaulē kāda teātra žanra vai tēmas izklāstu. Šogad festivālā viss saistībā ar lēlēm un objektiem teātrī. Festivāls norisināsies no 28. līdz 30. augustam, lielākoties Pārdaugavā telpās, kas piemērotas teātra spēlēšanai. Skatītājiem tiek piedāvāta plaša un daudzveidīga programma, bez tam būtiski, ka gandrīz visas izrādes paredzētas kā pieaugušajiem, tā bērniem. Latvijā ierasts uz lēļu un objektu teātru skatīties kā uz marginālu parādību, kaut arī šim žanram ir plaša vēsture un tas alaži ir saistījies ar laikmatīgiem meklējumiem teātra mākslā. Ar lēli var atļauties darīt to, ko mākslinieks nedarīs ar dzīvu cilvēku. Lēle provocē, būdam vienlaikus nedzīvs priekšmets un pārsteidzoši cilvēcīga. Bez tam, lai emocionāli savaņģotu skatītāju, lēlē nevienmēr jāizskatās pēc cilvēciskas būtnes. Atcerēsimies kaut neseno latviešu teātra grupas Umka triumfu izrādē, kuras galvenais varonis bija Daniela Reja firmas Mugursulma. Homo Alibi programma ļauj skatītājiem izvēlēties starp avangarda meklējumiem un izrādēm, kas veidotas tradicionālās, kaut Latvijā reti lietotās lēļu teātra tehnikās. To, cik dažāds var būt lēļu teātrs, demonstrē jau īpaši bērniem atlasītā festivāla programma. Speciāli Homo Alibi, piemēram, top igauņu horeogrāfs Renāts Valmas dejas un objektu teātra izrāde Otra zeme. Tam blakus Latvijas skatītājiem adaptētā vācu izrāde Georgs garāžā, kurā Miķels Žideļūns darbinās pirkstu lēles, vai Santa Dīčus, kas izrāda 7 dienas veidojusi ēnu teātra tehnikā. Latvijā neierasti, un to noteikti vērts redzēt ne tikai pirmsskolas vecuma bērniem, kam izrāde paredzēta, bet arī pieaugušiem, kas novērtēs ēnu veidošanas paņēmienus. Programma pieaugušākajiem skatītājiem piedāvā baudīt gan tradicionālu marionešu teātri, gan to mākslinieku darbus, kas lēles darina no dažādiem ikdienā sastopamiem priekšmetiem, kā arī lēles un aktieru saspēli. Festivālā ar izrādi Vilkme viesojas arī franču veloteātra trupa, kas 80. gados Eiropā bija viena no pirmajiem objekta teātra pionieriem. Pilnu festivāla programmu lasiet dienas interneta portālā sadaļā Homo Alibi.